34. sērija. Piespiest var, ja grib. Nauda ir, salabojiet zobus. Labdien! Pielikumā nosūtu apzīmogot maksājumu uzdevumu ieskanēto versiju. Tā kā ieslodzītai Gintai Vojtišai zobu sāpes ir akūtas un zobārsta pakalpojumi būšot pieejami jau rīt, pēc pašas Gintas teiktā, respektīvi piekdien, tad lūdzu ņemt vērā šo oficiālo izsniegto Komercbankas dokumentu un uzsākt ārstēšanu nekavējoties. Vēl lūdzu mani rakstiski e-pasta formātā informēt, vai šis dokumentālais pierādījums jums ir pietiekams, lai nekavējoties varētu uzsākt akūtu zobu sāpju novēršanu, kas cita starpā ierakstīts arī maksājuma uzdevuma mērķī. Visā pasaulē parasti šādu apstiprinājumu pietiek, taču gribu būt par to pārliecināts. Jo gaidīt vēl līdz nākamajai otrdienai, manuprāt, ir tīša ieslodzītās spīdzināšana, un tas nav pieļaujami demokrātiskā un tiesiskā valstī. Cieņu Māris Bērziņš, numurs un tā tālāk. Šādu e-pastu vakardien nosūtīja visām Iļņu cietuma grāmatvedēm. Jautāsiet, kādēļ tik skarbi? Šajā sērijā arī atbildēšu. Atgādināšu tikai, ka Gintai zobus sāp jau kopš jāņem. Un man bija neiedomājams smags periods apzinoties, ka cilvēki visu savu naudu notērējuši pa svētkiem un ziedojumi nebūs. Tomēr jāsaka paldies vienam no visusticamākajiem cilvēkiem, kurš tomēr spēja palīdzēt. Paldies tev par to, El. Sauksim tevi tā. Bet tagad par iemesliem, kādēļ šī e-pasta vēstule bija tik skarba. Nu jau vairāk kā pirms gada bija pirmā reize, kad Gintai bija nepieciešama palīdzība. Tieši sāpošu zobu dēļ. Līdz tam jau arī bija, tikai nedrīkstēja ar viņu sazināties, jo biju saņēmis konkrēts mājienus, ka nedrīkst ar viņu runāt, citādi sēdēšu arī es. Vai notiks vēl pat kas sliktāks. Toreiz vēl nenojautu, ka Latvijas cietumos notiek šādas lietas. Mani, protams, izbrīnīja nepieciešamā summa par vienu zobu labošanu 90 eiro. Taču to kaut kā sarasīja un pārskaitīja. Maksājums tika veikts piekdienā. Bankas apzīmogot maksājumu uzdevumu nosūtīja līdzīgā e-pastā. Toreiz vēl bija ļoti korekts un faktiski lūdzos cietuma administrācijai, lai salaboto zobu nekavējoties, nevis gaida līdz otrdienai, kad oficiāli iespējams nokļūt pie zobārsta. Situācija tomēr ir akūta, un paši par sevi zobu sāpēt nepārstāja. Tā tas laikam ir tikai ar mani, jo tikko Gintai tur pārstāja sāpēt, tā arī ar mani notiek tas pats. Taču tobrīd vēl to nezināju. Nezināja arī to, ka valstī, respektīvi cietuma administrācijai, pēc likuma ir pienākums akūtos gadījumos konvojēt ieslodzītos pie speciālista. Tobrīd mums abiem bija iestāstīts. Tas maksā vēl papildu naudu, kuras, protams, man pat būt nevarēja. Lai panāktu attiecīgu reakciju, zvanīju gan uz cietumu, kur man tika atbildēts, ka kamēr nauda nebūs valsts kases kontā uz Gintas vārda, viņi to neko nedarīs. Lai kaut kā pasteidzināt, zvanīja arī Latvijas Republikas tiesību sargu birojām. Viņi solīja nokontrolēt šo situāciju. Zvanīja arī ieslodzījuma vietu pārvaldes, JVP turpmāk, preses sekretārei un lūdzu parūpēties par to, lai zobs tiktu salabots nekavējoties. Atzvanīja pēc brīža un sāka man stāstīt, ka patiesībā Ginta mani krāpjot. Zobs esot izrauts jau pirms nedēļas, tas esot ierakstīts viņas medicīniskajā kartē un tam līdzīgas muļķības. Ieslodzīties šādi mēdzot krāpties. Godīgi pateicu, ka neticu šādai iespējamībai, jo pazīstu Gintu pietiekami labi. Pat ja tas tā arī būtu, viņa nekrāptu mani savas gribas dēļ, bet visticamāk cietuma administrācijas netieša spiediena dēļ, ko tā realizē caur citām ieslodzītajām. Uz ko cienījumā kundze, protams, apvainojās. Tas, ka viņa samelojās, jo nebija neko saskaņojis ar tiesību sargu biroju, ir pavisam cita lieta. Jāmin, ka tiesību sargu birojas it kā tiešām nokontrolēja situāciju un tikai pirmdien ieradās cietumā, lai konstatētu it kā to pašu. Neesot profesionāli mediķi, nevarot pateikt, vai zobs sāpējis, neesot redzējuši acīm redzamo, vaigs bija sapāms. Papīros viss bija kārtībā. Tieši tā, kā to apgalvojumu ieslodzīja vietu pārvaldes preses sekretāri. Pēc Gintas teiktā, realitātē gan bija savādāk. Zobu salaboja tikai otrdien. Tātad ieslodzījuma vietu pārvaldes mašinērija man bija izdevies sakustināt tikai tik daudz, lai tā man samelotos. Piebildīšu, ka visas šīs sarunas ir ierakstītas. Protams, tās nevar tikt izmantotas kā pierādījums tiesā, bet to, ko es šeit sāku, tomēr pierādīt varēšu. Kopumā šādu gadījumu ir bijis vairāk kā viens. Tieši tādēļ arī tik skarba vēstule šoreiz. Jā, naudu dabūju tad, kad tas bija iespējams. Ātrāk to nekādu nevarēja.
iet un staipīt ķieģeļus man neļauj pašsāpošais zobs. Tas tomēr nav tik vienkārši. Un kamēr sāpēs Gintai, sāpēs arī man. Reakcija uz šo vēstuli bija gļēvulīga, kā jau vienmēr, bet tomēr bija. Tā vietā, lai cienījumās cietuma grāmatvedis man atbildētu, ka e-pasts ir saņemts, ka tas tiek uzskatīts par pietiekamu pierādījumu, lai zobus sāktu labot, tika uzbrukts nabaga Gintai. Jo jau pēcpusdienā naudu pārskaitīju vakardien un e-pastu nosūtīju ap 12. Ja? Man zvana raudoša Ginta un sāk lūgt, lai turpmāk tādas lietas es nerakstot, ka viņa nesot psiholoģiski tik izturīga. Es apzinos, ka Ginta ieslodzījumā ir ķīlniece. Apzinos, ka sistēma ar viņu var izdarīt visu, kas tai ienāk prātā. Bet es arī apzinos, ka tikai ar šādu vēstuli bija iespējams panākt to, kas ir panākts. Jācer, ka zobu labos jau šodien, tas ir piekdien, nevis otrdien, kad cilvēks jau būs izmocījies vēl vienu nedēļas nogali. To mēs vēl redzēsim. Tieši tik skarbi tas arī ir, un man nav viegli šādus lēmumus pieņemt, taču jāpieņem tie kādam tomēr ir. Nobeigumā es tiešām gribētu ieskatīties dziļi acīs šīm varonēm, cietuma grāmatvedēm, kas tā vietā, lai korekti atbildētu man e-pasta vēstulē, ko cits starpā tā arī lūdzu tajā, uzbrukt neaizsargātajai ieslodzītājai. Vienalga vai pašas vai caur kādu citu. Aizvainojos, kundzītes, pasakot patiesību acīs. Bet jums pat nav dūšas ieskatīties man acīs. Varējāt taču korekti atbildēt, ka viss ir saņemts un ārstēšanu uzsāksiet nekavējoties. Tā vietā jūs gļēvi uzbrukat neaizsargātam cilvēkam. Un es šeit uzsveru gļēvi. Taču tāda jau ir tā mūsu izdaudzinātā birokrātija, kurai turklāt ir varas apziņas kompleks. Pamēģini tik šiem kaut ko pamatotu pārmest. Uzreiz pauls gaisā. Mēs darām savu darbu, kā mums pieņemts, un jums nav nekādu tiesību izteikt pārmetumus. Jūs plebeji. Kāds varbūt teiks neraus lauvu aiz ūsām. Viņi taču tur var izdarīt visu, kas ienāk prātā. Mana atbilde ir ļoti vienkārša. Nu jau vairs nevar. Jo viņi zina, ka esmu atradis mehānismu, kā viņus iedzīt stūrī un likt kaut ko reāli darīt. Un šis mehānisms ir Ačgārna.com. Jo, lai arī maza, tomēr publicitāte ir. Un rezultāti arī. Gintas lietā Knaps tomēr bija spiests vismaz pārbaudu uzsākt. Par to būs nākamā sērija. Cintīs lietā arī ir atjaunot izmeklēšana. Tātad šī metode strādā. Tādēļ visiem tiem, kuri uzskata, ka es ļoti riskēju, kas neko nedara, tas arī savu nepanāk. Zinu, ka rīkojos pareizi, jo šorīt mans zobs jau tikai vāji iesmeltos brīžiem. Bet es pāries šodienas laikā. Un neviena birokrātiskā amatpersona pat ar savu bērnišķīgo aizvainojumu šo ietekmēt nespēs.